Sveiki visiem! Priecājamies, ka klausāties mūsu podcastu. Šodien runāsim par tēmu, kas ir aktuāla daudziem jauniešiem un arī pieaugušiem – skincare, jeb ādas kopšana. Mūsdienās sociālajos tīklos, piemēram TikTok un Instagram, mēs bieži redzam dažādus ieteikumus par sejas kopšanu, produktiem un skaistumkopšanas rutīnām. Dažreiz ir grūti saprast, kuri padomi ir noderīgi un kuri nē. Tieši tā. Tāpēc šodien mēs pastāstīsim, kas ir skincare, kāpēc tas ir svarīgi un kādi ir galvenie soļi, lai uzturētu ādu veselīgu. Runāsim arī par dažiem populāriem mītiem, kuri bieži ir sastopami internetā. Sāksim ar pašu pamatu. Kas īsti ir skincare? Skincare ir ādas kopšana. Dažādas darbības un produkti, kas palīdz saglabāt ādu tīru, veselīgu un aizsargātu. Tas nenozīmē, ka nepieciešams pirkt daudz dārgu produktu. Svarīgākais ir saprast savas ādas vajadzības un rūpēties par to regulāri. Daudzi cilvēki sāk interesēties par skincare tikai tad, kad parādās kāda problēma, piemēram, pinnes, sausa āda un apsārtums. Tomēr ādas kopšana ir svarīga arī tad, kad nekādu problēmu vispār nav. Mūsu āda katru dienu saskaras ar dažādiem faktoriem – putekļiem, saules stariem, vēju, augstumu un pat stresu. Tas viss var ietekmēt ādas stāvokli. Pareiza kopšana palīdz ādai saglabāties veselai un samazina dažādu problēmu risku. Turklāt, kad āda izskatās labi, mēs bieži jūtamies pārliecinātāki par sevi. Tāpēc skincare nav tikai par izskatu, bet arī par pašsajūtu. Viens no svarīgākajiem soļiem ir sejas attīrīšana. Dienas laikā uz sejas uzkrājas netīrums, viedri un liekais tauku daudzums. Ja ādu neattīra, poras var aizprostoties, kas var veicināt pīņu veidošanos. Tāpēc seju ieteicams mazgāt no rīta un vakarā ar maigu sejas tīrīšanas līdzekli. Ir svarīgi neizmantot pārāk agresīvus produktus, jo tie var ļoti kairināt ādu. Nākamais solis ir mitrināšana. Daudz domā, ka mitrinošs krēms nepieciešams tikai sausai ādai, taču tā nav. Pat taukainai ādai ir vajadzīgs mitrums. Ja āda kļūst pārāk sausa, tā var sākt ražot to vairāk tauku, kas situāciju tikai pasliktina. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties savam ādas tipam piemērotu mitrinošo krēmu un lietot to regulāri. Trešais un bieži vien visvairāk aizmirstais solis ir SPF, jeb saules aizsarga krēms. Saules ultravioletie stari var bojāt ādu, pat mākoņainās dienās. Tie veicina ādas novecošanos un ilgtermiņā var radīt nopietnākas veselības problēmas. Tāpēc daudz dermatologi iesaka lietot SPF katru dienu, ne tikai vasarā vai doties uz pludmali. Tagad parunāsim par dažiem populāriem mītiem. Viens no biežākajiem mītiem ir tas, ka jo vairāk produktu tu lieto, jo labāki būs rezultāti. Patiesībā pārāk daudz produktu var kairināt ādu. Dažreiz vienkārši un regulāra rutīna ir daudz efektīvāka. Vēl viens mīts ir, ka pinnes rodas tikai tāpēc, ka cilvēks nepietiekami mazgā seju. Lai gan higiēna ir svarīga, pinnes ietekmē arī hormoni, ģenētika, stress un citi faktori. Tāpēc nevajadzētu nosodīt cilvēkus, kuriem ir ādas problēmas, jo tās nevienmēr ir iespējams pilnībā kontrolēt. Mūsdienās ļoti daudz informācijas par skincare mēs iegūstam sociālajos tīklos. Tur var atrast gan noderīgas padomas, gan arī netik uzticamu informāciju. Jā, daudz influenceri rāda savas ikdienas ādas kopšanas rutīnas un iesaka dažādus produktus. Tas var palīdzēt uzzināt ko jaunu, taču ne viss, ko redzam internetā, ir piemērots ikvienam. Bieži vien sociālajos tīklos tiek radīts iespējas, ka ideāla āda ir norma, taču daudzas fotogrāfijas un video tiek rediģēti vai uzņemti īpašā apgaismojumā. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka katra cilvēka āda ir atšķirīga. Tas, kas palīdz vienam cilvēkam, nevienmēr palīdzēs citam. Tāpat nevajadzētu pirkt katru produktu, kas kļūst populārs internetā. Pirms kaut ko izmēģināt, ir vērts izpētīt informāciju un pārliecināties, vai tas ir piemērots tieši tavai ādai. Galvenais ir rūpēties par savu ādu veselīgi un necensties sasniegt nereālus standartus, kurus bieži redzami sociālos tīklos. Šodien uzzinājām, ka skincare ir daudz vairāk nekā tikai modes tendences sociālajos tīklos. Galvenie soļi ir sejas attīrīšana, mitrināšana un aizsardzība pret sauli.
Šie vienkārši ieradumi var palīdzēt uzturēt ādu veselīgu ilgtermiņā. Ceram, ka šī saruna jums bija interesanta un noderīga. Paldies, ka klausījāties mūsu podcastu! Uz Tikšanos nākamajā reizē!